Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Turpināsim sarunu par dēmonu izdzīšanu no savas dzimtas saknēm. Kāda viegla pusdienu saruna. Jādzen ārā dēmonu no savas dzimtas saknēm. Kāri, please use the wipey when you need it, okay? Don't wipe it in the seat. Thank you, honey. Cilvēki apzinās, ka vajag cienīt savu ģimeni. Cilvēki apzinās, ka tev ir tikai viena ģimene, un tad cilvēki piecieš visādas neadekvātas uzvedības no cilvēkiem savā ģimenē, tāpēc, ka tā ir ģimene. Ko ar to darīt? Neadekvātas uzvedības nav jāpiecieš ne no viena. Ģimene vai nē. Ja cilvēkam nav ģimenes, var izvēlēties ģimeni kaut vai televizorā un lūgt Dievu, piesaistīt cilvēkus, kas ir Dieva sūtīti. Un ja ģimene ir tā vai savādāk demoniski pārņemta, ar demoniskām uzvedībām, demonisku vēsturi, demoniskām atkarībām un demonisku psiholoģiju, to vajag vienkārši dzīt ārā. Kas to var dzīt ārā? Kristieši. Kā mēs zinām, ka mēs esam kristieši ar autoritāti dzīt demonus ārā? Mēs esam pateikuši savu grēcinieku lūgšanu. Mēs esam aicinājuši Dievu, Jēzu Kristu svēto garu, kā savas dzīves vadītāju, savas dzīves kungu, savas dzīves galveno ietekmi. Un mēs aicinam Dieva vadību savā dzīvē un savā ikdienā. Mēs pieņemam Jēzus Kristus asinis kā upuri par saviem grēkiem un savas dzimtas grēkiem. Un mēs piesaucam Jēzus asinis pāri savai dzimtai, pāri savai vēsturei, pāri savai tagadnei un nākotnei. Un esot Jēzus ķermenī, Jēzus sabiedrībā, mums ir autoritāte kāpt pāri čūskām un skorpioniem. Tā ir Bībelē teikts, jā? Es gan jau, ka jancīgi runāju, jo es latviski Bībeli vēl neesmu izlasījusi, un es tūkoju galvā sev no angļu valodas uz latviešu valodu, tāpēc kā es runāju autentiski, kā es pati to saprotu, es runāju no savas pieredzes, no savas personīgās komunikācijas ar Dievu, kas ir ikdienišķa, momentāla, un es saņemu atbildes vizuāli, un kādreiz arī vārdiski es saņemu atbildes no Dieva. Šo sarunu ir svarīgi turpināt, jo es saprotu, ka Latvijā ir daudz jaunu skuķu. Ir visādi jaunu skuķu, kuriem ir daudz laika uz rokām un maz, jeb neadekvāta vīrišķā vadība. Nav dievišķas vīrišķas vadības. Mēs esam radītas vīrietim. Mēs esam radītas vīrieti atbalstīt, vīrietim palīdzēt. Un es apzinos, ka šos vārdus pat sakot, visādas Džezabelas garu vadītas sievietes vienkārši sāk kratīties. Feminisms sāk līst ārā pa porām, liberālisms sāk vienkārši kņudēt, un cilvēki pat nevar nosēdēt savā ķermenī, dzirdot dzīves patiesību, ka Dievs tevi ir radījis no Ādama ribas, un Dievs ir tevi radījis automātiskai piesaistei ar fokusu uz vīrišķo autoritāti.
jo vīrietis pār mums valda uz zemes. Vīrietis mūs sargā, vīrietis mūs atbalsta, vīrietis mūs nodrošina, un vīrietis ir mūsu pirmais aizsardzības līmenis, un otrais aizsardzības līmenis ir Dievs. Tā ir elementāra dievišķa patiesība, ko noliegt ir muļķīgi, un to noliegt ir pašdiskriminējoši un stulbi, jo noliedzot patiesību, tu vienkārši šauji sev kājā un centies izdomāt jaunu divriteni. Tas ir censties salauzt to, kas nav saplīsis, lai uztaisītu kaut ko citu. Ponta pēc. Ielieciet sarkanais dziesmiņu ponta pēc. Tas ir tas, kas notiek. Cilvēki dara lietas tagad ponta pēc. Un ponta pēc kaut ko darot, nekas labs nesanāks. Nesanāks nekas labāks, kā sekot tam, kas ir mūsu dizains. Briedis nevar piedzimt un sākt ēst tomātus ponta pēc un izaugt labāks kvalitātes dzīvnieks, nekā būtu jāstu to, ko mamma stirna ēd un ko mamma stirna ir Dieva ieprogrammēta ēst savā bioloģiskajā dzīves ciklā. Saprotam? Cik skaisti sievietei gara kleita līdz zemei. Dzeltena, puķaina, spoža kleita ar garām piedruknēm, kleita līdz zemei. Tāda sieviete mirdz pa gabalu. Pilnībā nosakta ziedos un izskatās, ka zīdā. Skaisti. Neviens neredz šitos, kas skraida apkārt šorķikos, legingos un tā, ka tik mazāk, lai tik mazāk mūsu ķermeni nosauc. Jācenšās nosekt pēc iespējas vairāk ķermeni. Cik atļauj laikapstākļi nosekt, tik nosecies. Un tevi vairāk pamanīs augstākas kvalitātes cilvēki un vīrieši un godājami ļauži pamanīs. Jo vairāk atklājoties, tikai vairāk demoniski ļauži un demoniskas ietekmes pievērsīs uzmanību. Jo pienācīgiem cilvēkiem ir nekomfortabli Džezabelu klātbūtnē, pienācīgiem cilvēkiem nevis vienkārši fiziski ne tikai nekomfortabli, bet arī nepatīkami. Jo nevienam tavu dibenu nevajag redzēt. Mēs visi zinām, kas no tā dibena nāk ārā. Saproti? Man tas nav jāredz, maniem bērniem tas nav jāredz, manam vīram noteikti tas neinteresē un nav jāredz, un manai omei arī ne. Saproti? Šī sieviešu psihoze pašpierādīties caur pašiznīcību noved pie slimas sabiedrības, fizioloģiski slimas sabiedrības un zvērīgām vērtībām, nedievišķām vērtībām. Es pat neslēgšu nost komentārus, jo lai cilvēki runā, ko runādam. Pionieriem katrā paudzē ir jāpieņem šo cenu maksāt, un šī cena ir maksāt caur pacietību un izturēšanu, caur apkārtējo vienkāršu izturēšanu. Ir jāiztur cilvēki ar aizkostiem zobiem un vienkārši jāspiež tā mīlestība no sevis ārā, kā no džinsiem, kas ir ar rokām bļodā mazgāti, vienkārši jāžauj ārā no sevis mīlestību. Kaut gan nav un nejūtam un gribās runāt pretī, kad tu zini, tu pasaki kaut ko pareizu un dievišķu un svarīgu un cilvēkam vajadzīgu, bet neviens to neprasīja. Bet neviens neprasīja, negribēja, negaidīja. Bet Dievs tev tur aizsūtīja to pateikt, un tu pateici, un tagad tev par to ir jāmaksā. Un jāžauj no sevis tā mīlestība ārā, un jāmīl tie cilvēki tāpatās,
Un nav jau jāiet tur mīļi runāties, jo tu to nejūti, bet pie sevis. Noskaitam lūgsnu, atlaižam visas negācijas. Es atlaižu visas dusmas un dodu tev savas dusmas, Dievs, un dodu tev savu agresiju, Dievs, dodu tev savu sāpi, Dievs, jo es to nevaru izturēt, un Bībelē ir rakstīts, met visu man virsū visas savas problēmas, un atriebība piedara man. Dievam piedara tiesības tiesāt un atbildība tiesāt, jo Dievam ir spēks vairāk kā mums. Mēs nevaram savā ķermenī uzturēt tik smagu emocionālu slogu, lai mēs varētu objektīvi kādu tiesāt. Mēs to nevaram darīt. Mēs visi esam cilvēki. Mēs varam tiekties, un mums vajag tiekties, būt vairāk kā Jēzum Kristum, jā. Tas ir mūsu dzīves ceļš, Dievu godinot savā dzīvē šeit kā Dieva radībai. Bet nav mūsu ceļš cilvēkus tiesāt. Tāpēc tiesāšanā iesaistīties nav vajadzīgs. Mēs varam, ir tur blakus nozīmes, es varu dzirdēt blakus piezīmes, kā ir Bībelē kristiešiem teikts un rakstīts, tiesāt, vai kristietis saka patiesību, tiesāt kristieša cilvēka gara augļus. Tas nav konteksta galvenais, ko es cenšos pateikt. Es cenšos pateikt, ka mums vajag visas savas negācijas mest virsū Dievam, mest no sevis prom un koncentrēties katru dienu aicināt Dievu svēto garu savā dzīvē. Pārstājiet lasīt horoskopus, astroloģijas, frenoloģijas, fizionomikas, palmistriju, cilvēku dizainu un visas šīs jaunās pasaules dēmoniskās divinācijas, grēkpilnās, dziļi dēmoniskās lietas, tarokārtas. Es esmu iegremdējusies visās šajās lietās savos 11 gados, savos 20. gados, jā. Es esmu nodarbojusies ar visām šīm spirituālajām lietām gadiem ilgi, lai es varētu apzvērēt, ka no tā nāk vienīgi tālākas problēmas, un tās ir visi dēmonu čuksti. Cilvēki ir šokā. Kāpēc cilvēki ir šokā? Kāpēc cilvēki saka, ka astroloģijā ir patiesība, un lasījumos ir patiesība, un čanelingos ir patiesība? Tāpēc, ka dēmoni ir vecāki par cilvēkiem, saprot? Kāpēc tev var tur nolasīt kaut kādas pagātnes dzīves? Pirmkārt, tu dzīvo vienu dzīvi. Viss pārējais ir meli, saprot? Viss ir meli. Tie ir dēmoniski meli. Kāpēc viņi tev var sastāstīt par tavām atmiņām un tavu tagadējo dzīves realitāti, tavas tagadējās vienīgās dzīves pagātni un tavas pagātnes dzīves, un kā viņi visu to var sasaistīt kopā caur cilvēkiem, kas ir atvēruši savu dievišķo kanālu bezdievišķām nodarbēm. Kā tas viss cilvēku pārliecina, ka tam cilvēkam ir tāda dāvana, un cilvēks taisa tādu lielu astroloģiju, un man uztaisīja tādu lasījumu. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka dēmoni ir vecāki par cilvēkiem, tāpēc, ka dēmoni ir bijuši uz zemes kopš Nefilim laikiem, kopš pirms Ādama laikiem, jo eņģeļi krita pirms cilvēks izveidoja Ādamu, izlasi Bībeli, ne ponta pēc, bet tāpēc, ka tā ir labākā grāmata, kas ir uzrakstīta cilvēku pasaules vēsturē, un tev ir jāsaprot, ja tev ir negatīva, agresīva, fiziski tāda, baznīcu, ja tu dzirdi vārdus baznīca, Jēzus, kristietība, arī reliģija. Reliģija ir gars, kas ir jādzen prom, bet vienkārši tā vārdu sasaisti, ja tev ir fizioloģiski jūtama, ka pilnīgi krata, ka tu dzirdi vīrišķā autoritāte. Arī viens tāds vīrišķā autoritāte. Ja tev ir negatīva reakcija, vienkārši vārdus dzirdot, gatavo sevi
dēmonu izdzīšanai. Jo tie ir tie dēmoni, kas negrib, lai tu iet uz baznīcu, tie ir šie dzimtas, īpaši pagānu dzimtu, iedzimtie, paudžu paudzēs, kas valda pāri šīm dzimtām, un ir dēmoni, kas valda pāri dzimtām 10 000 gadus arī. Ok? Jā. Un tev ir jādzen ārā, un kā var izdzīt ārā? Caur savu autoritāti. Jēzu Kristu. Kā tev ir šī autoritāte? Noskaitot grēcinieku lūgšanu. Tu vari atrast internetā grēcinieku lūgšanu, Bībelē grēcinieku lūgšanu, pats pateikt savu grēcinieku lūgšanu. Dievs Tēvs debesīs, pieņem manu grēksūdzi, es nožēloju visus savas dzīves grēkus, noskaiti visus savas dzīves grēkus, kurus tu vari iedomāties. Kāri, please sit back down, my love. Thank you, sweetheart. Sit behind the seat, please. And put your strappy on, okay? Okay, put your strappy on, I'll give you a drink. Noskaiti savus grēkus. Un ir arī grēku izsūdzēšanas, instrukciju grāmatiņas, Beverly Tucker Deliverance instrukciju manuāls. Man, piemēram, mājās ir tas, ko es esmu izmantojis sev un uz saviem bērniem. I don't have it, my love. I have just C4 and I have sparkling water. I have C4. Okay, you have some C4. Just don't drop it in the car, okay? Hold it tight. Un ir liels darbs jādara, ir jātulko daudz informācijas uz latviešu valodu. Es neesmu daudz no Latvijas, es vispār neko īpaši no Latvijas baznīcas neesmu dzirdējusi. Es vienkārši zinu, ka tur nav spēka, nav svētā gara baznīcās, nekustās. Dievs tur nekustās, tur nav pārstāvniecības. Es redzu reliģiskas baznīcas, es redzu reliģisko garu baznīcās, bet reliģisks gars arī ir demonisks gars, kas ir jādzen prom. Reliģisks gars ir vienkārši uzvedības komplekts, uzvedību komplekts, kas nav attiecības ar Dievu. Kristietība ir attiecības ar Dievu. Tā nav reliģija, saprotiet? Tu vari saukt par reliģiju, ko tu gribi. Tu vari gribēt, lai kristietība ir reliģija, vai kristietība nav reliģija. Tā nav kristietība, par ko es runāju. Es runāju par attiecībām ar Dievu. Tev ir jābūt attiecībās ar Dievu. Attiecības ar Dievu ir... Saprot, tev nav jābūt iekšā baznīcā, lai tev būtu attiecības ar Dievu. Es cilvēkiem iesaku iet uz baznīcu, lai izveidot attiecības ar Dievu un lai ietu pie altāru un pieņemtu Jēzu kā savu dzīves vadītāju, kungu vadoni, pavēlnieku. Es nezinu, kā latviski tas baznīcas leksikons tiek vadīts. Es ar gadiem iemācīšos. Es pagaidām vienkārši gribu dalīties, ar ko es varu dalīties. Sweetheart, please sit behind the seat and put yours. Because I asked you, because there are police officers and they will check to make sure that you have your seatbelt on. Please put the seatbelt back on. I don't want the seatbelt because it hurts me. It's the law, baby. I don't want the seatbelt either. I completely understand you. It's just the law, honey. It's the law. And we're supposed to follow the law, you know? Lai mēs izveidot sabiedrību ar spēcīgiem vīriešiem, mums vajag spēcīgas sievietes, jo mēs esam radītas vīriešus balstīt. Iedomājies, kas notiek ēkā, kad balsts iziet no ierindas. Dzīvokļu ēka. Dzīvokļu ēkas, kādas šeit mums ir. Taisnas stūrveidīgas dzīvokļu ēkas ir uz balstiem. Izņem balstu ārā, visa ēka sabrūk. Saproti? Kad sievietes neadekvāti uzvedās, vīrieši vienkārši nevar pastāvēt. Vīriešiem ir apātija. Bez sievišķības sabiedrībā vīriešiem ir apātija. Mēs esam atbildīgs par sabiedrību. Vīrieši vada sabiedrību, jā, bet mēs esam vīriešu balsts.
Matriarchāts nevar būt laimīgs. Matriarchāts vienkārši nekad nav laimīgs. Latvijā var būt vienkārši nelaimīgs, bezbērnu, bez mīlestības matriarchāts. Veseli čupa ar skaistām, vietuļām sievietēm. Kāda drāma, ne? Mums ir jāprecās jaunā un jaunībā, un mums ir jāmāca savas meitas piesaistīt sev vīru, labas kvalitātes vīrieti, un es iesaku latīņamerikāni jaunībā. Kāpēc es iesaku latīņamerikāni? Tāpēc, ka lielākajai daļai latviešu ir bojāts vairogdzieders. Mums ģenētiski ir Černobiļas radiācijas cēzijuma veidots populācijas bojājums, kas maina visu epiģenētisko make-up uz apātiskāku. Un šis rezultāts ir ne tikai no cēzijuma, kas ir Baltijas jūrā uz nākošajiem 26,000 gadu. Tu tagad tur paliksi, kur tu stāvi. Tas ir arī no alkoholismu, ko mūsu ģenētika fizioloģiski netur vispār, necieš vispār. Izskatās, ka pitbulls iet pa ceļu. Varētu būt pitbulls. Es arī nezinātu, vai ir vai nav pitbulls. Izskatās, ka ir. Nezinu, vai ir vai nav. Tie forši var ebreji staigāt. Pitbulls, Ivanka Trumpā un šitie ortodoksie ebreji arī ar savām vizītēm. Vai jūs esat redzējuši, kā ebreji ģērbjās? Īstie ebreji, kā ģērbjās šeit. Hui! Apvienotās sabiedrība, apvienotās nācijas. Es dzīvoju apvienotajās nācijās šeit. Miami Beach. Sveiki, sveiki. Latīņamerikāņi ir pasaules svaigākā dzimta. Latīņamerikāņi ir jaunākā rase, jaunākais cilvēku ģenētikas maisījums. Viņiem ir cik tikai 800 gadu veca rase, jauna rase. Viņi ir svaigi un viņos ir pretējas un kontrastējošas ģenētiskas senču prasības. Jo ir izveidojusies rase no cilvēkiem, kas viens otru mocīja no dažādiem virzieniem. Spāņi un Dienvidamerikas aborigēni, jeb Dienvidamerikas natīvi, dabīgie indiāņi, un kā kolumbieši viņus sauc par indiāņiem, nav viņi indiāņi, visi maji, lenkas un pārējās ciltis. Brazīlieši mums ir savādākie, dominikāņi savādākie, Gvatemalas, Nikaragvas, Kostarikas, visi ir Bolīvijas, visi savādākie. Visādi maisījumi, un viņi visi ir jauni maisījumi. Un mēs esam seni. Mums ir senas asinis bez maisījumiem. Man ir 100% baltu asinis. Bez nekādiem maisījumiem. Vienīgais, kas ir, 2% uzrādās somu asinis, un kur man somu asinis? Es saprotu, ka tas ir līviešu, jo līvi iemaisījās latviešos, tāpēc tie latvieši, kuriem mums ir, mēs zinām, ka teritoriāli mūsu ģimenes ir latviešu vairākās paaudzēs, bet mums uzrādās somu asinis, tās ir no savu naudiņus to var sadarēt, ka ar tālāku izmeklēšanu tās ir līvu asinis. Un tajās asinīs arī ir nāves smaka iekšā, jeb šie pagānu gari un negācijas un apātijas, jo šīs ciltis tika iznīcinātas
Un Dievs tās nesargāja, jo tās nebija Dievu pielūdzošas ciltis. Saprotiet, nevajag aizstāvēt pagāniskas kultūras saglabāšanu, jo tai nav Dieva svētības. Es saprotu, ka man vajag ļaut cilvēkiem to vienkārši norīt tā un uz tās informācijas pasēdēt. Es saprotu, ka es cilvēkus aizvainoju. Es saprotu. Bet saprotiet, ka Dievs man par to maksā. Man Dievs par to maksā. Jo es esmu tādā dzīves pozīcijā, Dieva nolikta, lai es varētu visu pateikt un būt legālā drošībā. Un Dievs mani nodrošina tad, kad es sakoju Dieva vārdiem. Un vanity, kā ir vanity latviski? Angliski vanity ir vanity galds. Galds, kosmētikas galds. Kosmētikas galds, kuru noliek spoguli, un tur mēs varam sēdēt, ķemmēties, pucēties. Tradicionāli, man šķiet visās kultūrās sievietēm, kas var atļauties, ir savs kosmētikas galds ar savu spoguli, kur ķemmēties, pucēties, taisīties. Un angliski tas saucās vanity. Un kristieši nosoda vanity, kas, kā tulkojas kā pašmīlestība. Bet es klausījos vienu mācītāju skaidrojumu, vai saka narcisisms vai vēl kaut ko. Ja tu skaties spogulī un ķemmējies un krāsojies, ka tas ir narcisisms un tik nekristietiski un ai, bet tā nav, jo tas, ko Dievs nosoda, ir gribēšana citiem izpatikt. Domāšana, tas vanity īstenībā ir domāšana visu laiku, ko citi par tevi domā, un savas uzvedības modificēšana atkarībā no tā, ko citi par tevi domā. Un tā ir vienkārši viena lieta, ar ko es nekad neesmu dzīvē nodarbojusies, tāpēc uz mani tas vanity neatiecās. Jo es šo tematu izmeklēju, kad es nolēmu nopirkt sev dzīvē pirmo, man gribas teikt, ne tikai sev dzīvē, bet sev dzimtā, pirmo skaisto kosmētikas galdu un spoguļus, un es veidoju savu sapņu istabu, glamūrīgu, skaistu, spoguļainu, ar skaistām gaismām un mirdzošu un lielu skapi. Un, tad es lasīju to sadaļu Bībelē par vanity, jo vanity ir vēlme izpatikt citiem. Tā kā tad, kad tu saki kaut ko, zinot, ka tie ir Dieva vārdi un Dieva taisnība un Dieva patiesība, un ka tam ir tās ir svarīgas lietas, kuras cilvēkiem ir jāsaprot, un tu apzinies, ka cilvēki to negrib dzirdēt un negrib redzēt un negrib zināt, un grib šitā un vēl tevi uzšaut pa virsu, jo tu esi tāda. To es esmu daudz dzirdējis. Tu esi tāda. Ka, tāda. Tāda esmu. Jā. Lai apprecētu vīrišķīgu, spēcīgu vīrieti, tev pirmkārt ir jāiet tur, kur tādi ir. Es Latvijā esot neredzēju nevienu vīrišķīgu vīrieti. Neredzēju. Es redzēju ļoti daudz sabrukušus, izpostītus, novājinātus, samaitātus, bezcerīgus, nabadzīgus, vājus, slimus, garīgi vai fiziski.
vīriešus, kuriem vajag vīriešus dzīvē, lai par vīriešiem kļūtu, jo sievietes vīriešus nevar uztaisīt, sievietes nevar uzaudzināt vīrieti, vīrieši veido vīriešus. Dzels sasina dzelzi, vai ne? Nazi sasina nazi. Sievietes ir radītas mīlēt vīriešus, bet mīlestība neveido vīrieti. Mīlestība veido kapacitāti mīlēt. Jo vairāk mēs savus dēlus mīlam, jo lielāka iespēja viņiem kļūt par ļoti mīlošiem vīriešiem un tēviem un vīriem uzticīgiem, jo viņiem ir tas piemērs un gribas teikt, palielināta sirds, ne fizioloģiski, bet garīgā plānā vienkārši gatava sirds mīlēt, jo ir sapratne, kā tas notiek. Un, kad zēns uzaug, redzot tēvu, kas mīl viņa māti un lolo māsas, es par savu laulību runāju, tad zēns uzaug mīlošs. Bet, kad zēns uzaug redzot bailes un nabadzību, un kad zēnā vēl ir, kad vēl ja tēvs ir bijis fiziski un psiholoģiski visādos veidos ļaundabīgs un ļaundarīgs, tad vīrietis jau sāk jau no mazotnes operēt, jeb aktivēties savā dzīvē, baiļu orientēts, un bailes nav no Dieva. Baiļu ekonomika ir tas, kas notiek pasaulē tagad. Visiem strādāt, visiem strādāts tikai, visiem pašpierādīties un parādīties un atrādīties un tik mučāties uz priekšu un tik ar tādu milzīgu agresiju un spartas tādu uzvedību. Tas viss ir dēmoniski un nogurdinoši, un tas ir grēcīgi un grūti. Tā ir grūti dzīvot. Dievs teica, lai mēs dodam visas savas problēmas viņam. Mums nav jācieš, mēs neesam piedzimuši pierādīties. Saproti, mēs esam piedzimuši mīlēt, mēs esam piedzimuši veidot attiecības ar Dievu un mācīt to darīt citiem. Ir svarīgi mācīt to darīt citiem. Ir cilvēki, kas sevi uzskata par dievticīgiem un kristīgiem cilvēkiem, kuri nereizi dzīvē par savu ticību, Dievu, Jēzu, Bībeli, ne ar vienu nav runājuši. Tādam cilvēkam nomirstot, viņš saņem nosodījumu par to, ka tu neesi sekojis Dieva likumiem un Dieva vārdam un Dieva gribai. Jā, objektīvi runājot, katram individuāli mums ir savā norāde, ko kļūstot par kristieti, mēs ar laiku sākam apzināties, kāda ir Dieva pavēle un Dieva vēlme mūsu dzīvē. Es uz gradzenu skatos, jo man jāmaina izmērs, gradzenam jāved pie juvelieru, jo viņš te rullējās apkārt man. Tā ir laba problēma dzīvē, ka dimants ir tik smags, ka pilnīgi krīt uz sāniem, ne? Jā. Kristāli nav ļauns, starp citu, ir arī šitais apmātība reliģiskiem kristiešiem, kad teiks, ka kristāli ir slikti un nevar pat dimantu vilkt un neko nevar. Tā nav. Paradīzes vārti ir no oniksa un jaunās Jeruzalemes vārti ir no pērles materiāla un šīs jaunās Jeruzalemes zelts izskatās kā stikls, un es esmu redzējusi arī smaragdā krāsu, un džaspers ir tāds zaļais džaspers, kas izskatās tā kā smaragds, bet tas nav smaragds, tas ir savādāks, tumši zaļš akmens, un es esmu redzējusi arī pelēcīgi zili tādu. Tur es izskaidroju uzgaidāmās telpas grīda viena tāda.
kas izskatījās tā kā lidostas uzgaidāmā telpa ar zaļiem tā kā izeju uz griestiem un vītiem griestiem un tur izskatās tā kā stikls, bet pēc tam es iemācījos, ka tas ir zelts. Jo es šo pieredzi redzot, pēc tam lasīju Bībelē par jauno Jeruzalemi, un tas parāda, ka zelts izskatās kā stikls, jo tas zelts ir caurspīdīgs, un tās sienas tur ir caurspīdīgas. Un pērles, tā kā lidostā būtu gates, bet tur tas ir no tādas tā kā no pērles, kā ir mother of pearl, pērles māte, tas materiāls, un viss ir tāds vienkārši balts, vienkārši pēc skaists, un tur ir tumši zaļas, kā lidostā ir melnas virves, kas sadala cilvēkus tajā TSA drošības punktā. Un tur, kur cilvēkam ir jāiečeko savu pasi vai boarding pass, tā lidmašīnas biļete, tur stāv Bībele uz podesta, stāv Bībele. Un es biju rindas, tā kā priekšā, jeb nākošā, kas ir, tur es zinu, ka cilvēki vēl bija priekšā, man priekšā, bet es esmu nākošā, kas skatās tajā grāmatā, un tā ir Bībele atvērta, un es skatos, un vārdi sāk kustēties un nākt ārā dažādās krāsās, un tā bija otrā reize, kad es pieredzēju, ko es saucu par debesu komunikāciju, jeb eņģelisku komunikāciju, kas sensori jūtās tieši tāpatās, kā tajā reizē, kad es runāju ar eņģeli. Nerunājos ar eņģeli, tā bija komunikācija, jo tā ir tāda kā augšu pielādēšana, un mani vienkārši ieliek iekšā tos vārdus, un es atceros, es tos vārdus atkārtoju, un es tos vārdus atkārtoju latviski, krieviski, angliski un spāniski šajā, un mēlēs, jo es runāju 4 valodās, un es runāju mēlēs, un es tos vārdus atkārtoju, tā kā man ir jāatcerās, bet tad kaķis ieskrēja un man pamodināja, un tas pēdējais vārds bija tā kā briesmonis. Jā, tā ir tā komunikācija. Lasīsim Bībeli latviski. Es zinu, ka manas runas kādai sievietei palīdz aiziet pareizajā virzienā dzīvē. Un tas ir viss, kas ir svarīgi. Vajag atrast šo Bībeli latviski un nevajag uzticēties savai intuīcijai, jo sirds var būt ļoti demonizēta un netīra un neķītra un samaitāta un aizvainota un salauzta un bērnišķīga un sačakarēta. Savai sirdī nevajag visu laiku ticēt. Vajag ticēt Dievam un Dieva vadībai. Vajag sev pateikt, Jēzus vārdā es apklusinu visas balsis, kas nav no Dieva. Es apklusinu visas balsis, kas nav no Dieva manā prātā. Es apklusinu visas balsis, kas nav no Dieva šajā ēkā. Es apklusinu visas balsis, kas nav no Dieva manā ģimenē, manā apkārtnē. Un, ja tu jūties aicināta to darīt, manā pilsētā, bet brīdinājums nekad nesāc teritoriālo cīņu, ja tu neesi specifiski un personīgi Dieva aicināta to darīt. Un nevajag iedomāties vai pārspīlēt, ja tu esi aicināta to darīt. Nevajag to darīt, jo demoniem ir teritoriālas tiesības, legālas tiesības, un principialitātēm ir legālas tiesības. Un kad cilvēki sāk šitā staigāt pa savu ciemu vai staigāt pa pilsētu un lūgties un dzīt visu ārā,
nu, tu tā nomirt arī vari, jo tev nav tiesību to darīt. Ir jāsako savām tiesībām un jāatcerās, ka šī zeme ir atspoguļojums un atdarinājums debesīm. Nevis otrādāk. Tāpēc tev ir jāiemācās par savu pirmsākumu un jāiemācās par Dieva dizainu. Un es saprotu, ka es saku par katru lietiņu, ko es tā kā atsevišķi pasaku. Mēs varam vairākas stundas runāt. Un tu komentāros vari rakstīt, par ko tieši tu gribi dzirdēt vairāk no manīm personīgi. Un es tālāk varu paņemt katru tematu un padziļināt par to parunāt. Jo savādāk es vienkārši runāju automātiski, sakot, kas nāk, jo tas ir vajadzīgs kādam, kuram vajag atrast Dievu un kuram vajag atrast Jēzu savā dzīvē un kuram vajag atrast savu ceļu uz pareizo baznīcu. Un es ieteikšu iet vai nu uz baptistu baznīcu, jo baptisms ir svarīgs, vai uz metodistu baznīcu, vai uz garš vārds tas ir. Baznīcas sev pieņem dominācijas, nedominālu baznīcu. Neiesim uz katoļu baznīcu, no. Jo katoļu baznīcās ir reliģiskais gars un šī papācija un ikonu pielūgšana un eņģeļu pielūgšana un svēto pielūgšana. Un to nedrīkst darīt. Var pielūgt vienīgi vienu vienīgo Dievu, kas ir trijūna radība, kas sastāv no Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā gara. Un Dieva Tēva, Dieva Dēla, Svētā gara vārdā es apklusinu visas balsis, kas nav no Dieva tevī. Un es aicinu Svēto garu tavā prātā un tavā ķermenī, tavā dzīvē. Lai Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais gars kļūst par tavu dzīves kungu, vadītāju, glābēju. Piekrīti šai lūkšanai. Tev ir jāpieņem lūkšanas, lai tās būtu efektīvas, jo tu esi Dieva radība un viss notiek dievišķā, legālā, likumiskā ceļā. Un Dieva tiesu likums ir, ka tu dod tiesības vai nu Dievam savu dzīvi vadīt, vai dēmoniem, jo nekā cita nav. Saproti, dēmoni pieņem visādus vārdus. Un astroloģija ir viena no tiem. Un lai tu dzīvotu šajā patiesībā un saņemtu pozitīvu vīrišķo vadību, apgādību un šo perfekto ideālo dzīves dizainu, lai tu šo dzīves dizainu dzīvotu, tev ir jāsako Dieva likumiem. Un jāsaprot, ka demoni neko jaunu nav radījuši, demoni melo. Un demoni vienkārši atdarina, un viņi saņem tiesības vadīt tavu dzīvi, tavu ķermeni, tavu prātu, un vest tevi neceļos. Viņi saņem šīs tiesības, jo tu tam piekrīti. Tu tam piekrīti. Tu gribi flirtēt ar svešiem vīriešiem uz ielas, vai tu gribi kaut kā sekli ģērbties svešu vīriešu uzmanības piesaistei, tu dod tiesības visādiem demoniem savu ķermeni aktivēt vai pa naktīm mocīt. Ir sievietes, kas pieredz nakts visādus sapņus un nakts vizītes, jo viņas neadekvāti uzvedās. Ja tu gribi sev dievišķu vīru, tev viņu jāsāk cienīt tagad. Tev ir jāsāk uzvesties kā sava vīra sievai un kļūt par šo dievišķo sievieti, kļūt par to, kas tu esi radīta būt. Tas ir tik vienkārši un tas ir tik atbrīvojoši. Un kad tu sapratīsi, ir tikai divas entitātes, kam ir tiesības uz tevi.
kā sievieti. Tas ir Dievs un tavs vīrs. Divas entitātes, kam ir tiesības uz tavu ķermeni. Tas ir tavs vīrs un tavs Dievs. Un viss. Nevienam citam nav tiesību izteikt viedokļus par tevi, vai kaut kā tevi uzskatīt vai neuzskatīt par skaistu, pieskaitāmu, vajadzīgu, svarīgu. Nevienam citam nav tiesību uz tevi. Nevienam citam nav tiesību par tevi lemt. Un ja tu vēl savu vīru neesi satikusi, tad kam ir tiesības uz tevi? Kam ir tiesības tevi tiesāt vai izmantot? Vai kaut kā dzīvē kustināt Dievam? Tikai Dievam ir tiesības. Un ja tu Dievam tās tiesības noņem un dod tiesības kaut kam citam, tā ir tava atbildība to izlabot. Jo Dievs nevar tev iedot tavu pareizo vīru, ja tu nevari adekvāti uzvesties kā sieviete un sekot Dieva likumiem. Un likumu nezināšana neatbrīvo tevi no šīs atbildības, saproti? Mēs dzīvojam ļoti striktos likumos. Un tos saprotot, dzīve vienīgi uzlabojas, saproti? Man ir jāiet, saulīt, man ir jāiet. Un es zinu, ka kādam gribās dzirdēt vairāk un vairāk un vairāk, un es varu visus virtuāli samīļot un atgādināt, ka Dievs tevi mīl, un Dievs ir īsts, un es redzu eņģeļus, un es redzu dēmonus. Un es esmu redzējis 2. un 3. debesīs, un es esmu redzējis arī pazemē, un es esmu redzējis ēles uguņus. Un tā viss ir īstenība. Čau!